mūzikā, man liekas, cilvēki klausās to populāro mūziku angliski, par to nevienam nav jautājumu, un tad te savā valodā. Tu esi tā kā mēģinājis pārkāpt to robežu un esi dziedājis krieviski. Tu esi iekarojis tās krievu sirdis? Nezinu, bet krievu tautības cilvēki nāk klāt. Nezinu, vai līdz galam. Bet jā, jo cilvēki nāk klāt un saka paldies un tā tālāk. Man varbūt interesēti, kā tu nonāci līdz tai domai, ka tu mēģinās dziedāt krieviski nevis tikai vienu to Eirovīzijas dziesmu, bet vēl, jo... Galvenais ir apziņa tam, ka tu mīli savu karogu, mīli savu ģerboni, pilsētu, cilvēkus, savu dzimto pilsētu, jā, un Latviju kopumā. Tad tev radīsies savas vērtības par to, ko tu patiesībā mīli un cieni. Tad pēc tam tu sāc pētīt, vai ne, ko nu tā kā varētu padarīt šajā te zemē. Un tad tu izdomā, ka varētu šaut uz vairākām pusēm un izmantot to, ko tev tā zeme dod. Es tā teiksim arī konkrēti nesaku, ka es dziedu tikai krieviski vai dziedu tikai latviski. Cilvēki zina, ka viņi atnāks un tad viņi dzirdēs gan krieviski, gan latviski un beigās arī pat angliski tajos mūsu koncertos, jā. Bet tad var teikt, ka tavos koncertos tagad tās publikas satiekās? Viņas konkrēti satiekās, jā. Viņas konkrēti satiekās tās publikas, jā. Ir tādas... Tā balītes, ne balītes vai kaut kas tāds, viņas ir pat vairāk pat krievu balītes nekā latviešu balītes. Varbūt krievu grib balēties mūzikas pavadībā, latvieši nē? Nē, jo, nezinu, tās asiņainākās dziesmas ir tieši krievu valodā, neskapēc. Tās sirdi plosošākās. Mums ir, gribam to vai nē, bet tomēr mēs neesam tālu no šīs te, lūk, slāviskās mentalitātes. Tu sevī to jūti? Es nevis sevī to jūtu, bet es zinu, ka man viņi ir iekšā, jo tiešām man tās krievu dziesmas, viņas man aizķer. Man viņas, paliek, teiksim, vai oči čorni, vai vēl kaut kas tam līdzīgs, vai žiļu babusi, dva visielī gusi, kaut vai, Un mana meita arī mācījās krievu bērnu dārzā pirmajā gadā, tā kā es esmu par integrāciju un par latviešu valodu, jā. Kā tev ir attiecības ar citām visām kultūrām? Es nevaru apgalvot, ka mans asins ir tik absolūti tīrs, un arī tas neko nedod. Tas arī tam nav nekādas vērtības, vai ne? Tiešām, es jūtu savu identitāti, un es piekrītu tam, ko tu teici. Tā ir vieta, kurā tu dzīvo, un tu cieni to pašu pamatu, kas ir, bet tu nevari dzīvot šauri un noliekt kaut kādas politikas dēļ citu kultūru, kurā ir tik daudz bagātību, ka mums ir ko pamācīties. Piemēram, atvērtība, kas ir krievu tautības pārstāvjiem. Viņi savādāk reaģē koncertos. Viņi panesās ātrāk nekā latvieši. Latvieši jau sēž, un tā kā beidzās, tad viņi ir gatavi sākt ļoti bieži. Arī es pēkšņi atcerējos. Tev taču arī ir pavisam nesen koncerta dzīves pieredze kopā ar Māris Loku un grupu Kleidonis. Tad lūdzu, tu vari teikt, ka latvieši ne? Bet es to jūtu, ka koncerta pirmajā daļā, kamēr tu uzsildi publiku, tur ir jāizsvīst 3 kreklislapi, un otrajā daļā tad viņi jau sāk tā lēnām kustēties, un daudzos pasākumos tā ir. Un es nedomāju, ka ar to mums ir jālepojas, ka mēs esam nosvērta tauta, ziemeļnieki, kas dzīvo bez saules, bet tad mācies no pasaules. Ja tev nav sauli dabā, atrod tad sevī viņu un dzīvo šim mirklim un priecājies vairāk. Bet es tomēr, bet es tomēr uzskatu, ka šī ir vislielākā zeme uz pasaules, priekš manis. Brīnišķīgi, tas ir tik labi, Inter, ka tu to saki, jo patiesībā man personiski vienmēr kaitina, ka saka, ka Latvija ir maza valsts, jo ne teritoriāli, vismaz Eiropas kontekstā, tas ir patiesība. Ne arī emocionāli tam vajadzētu būt patiesībai, ko? Mēs esam lielāki par Dāniju, liekas. Bet Dānijā vienkārši vairāk cilvēku dzīvo. Mums klibo tā nacionālā pašapziņa joprojām. Un tur vēl jāiegulda ļoti daudz, lai mēs noticētu, ka tas, kas ir vērtīgāk nekā skatīties uz to, kas nav. Es domāju, šī ir tāda skaista atziņa, un tā kā 18. novembris bija tikai vakar, un mums studijā ir vismaz 3 cilvēki, kas neuzskata, ka Latvija būtu maza valsts, bet tieši pretēji. Es domāju, mēs varam teikt tādu optimistisku paldies par sarunu. Paldies. Un arī optimistisku sērdievs. Līdz nākamajai ceturtdienai. Turās.